visiem! Man sauc Edvards Valmaks. Spēlēju gan apvidas Gripinos. Šodien mums pirmā mājas spēle, tā kā mums ir ļoti liels svētki. Gribēju entuziastiem novēlēt izturību, veiksmi, ticību sev un turoties čaļi. Es par jums! Komanda Black Magic Silais. Spēlētājs ar numuru 8 Renāts Volčuks. Izskrien 1-1, varētu pat teikt 3-1, bet neko sarežģītu neizdomā. Parāda skaistu māņkustību uz 1-2 un raida arī jau tukšos vārtos. Vārdsaviem, kā redzam, nekādu variantu. Kopu turpinām ar numuru 2. Vēl KP3 komanda Rudolfs Ozoliņš ar pēdējiem spēkiem 360 uzmet ripu vārdu virzienā un Mārtiņš Eversons tai palīdz iekļūt starp vārds vai kājasargiem. Labas lietas notiek, kad ripa tiek raidīta vārtu virzienā. Noslēdzam ar Emīlu Niku Plinti. Izskrien 1-1. Parāda metienu. Wow. Kas par vārtiem. Var redzēt, ka Emīls ir skatījies NHL labākos momentus un tikko arī izveidoja pats savējo. Ļoti skaisti. Bruno Strupuls saņem piespēli, iziet visiem cauri, var iet līdz galam, bet tomēr uzticās Dāvim Mieriņam, kuram patīk mest devītniekos, un to viņš arī pierāda šoreiz. Kas par skaistu izspēli. E9 divīzija 3. vieta, Vikingi 3. 2. vieta, Piečuki 2. Māris Bilaks aizsūta savu komandas biedru Raimondu Eglīti 1-1 ar vārdsargu, un Raimis jau zina, ko darīt šajā situācijā. 1-2 un raida arī pie tukšos vārtos. Ļoti skaisti māņkustība. Kopā 1. vietā komanda Gufoni. Edgars Brejers piespēlē Kristapam Mužniekam, kurš ar, jau profesionālu metienu raida ripu pa stabu un iekšā. Ļoti precīzs un spēcīgs metiens. Vārtsargs no Haus 2 komandas Andris Barkāns, kas par atvairījumu 100 vietā. Var redzēt, ka Andžam ar reakciju viss ir kārtībā un profesija ir izvēlēta pareizā. Emīls Lielpēters no Pelēkajiem Kardināliem, var jau teikt, bezcerīgā situācijā tomēr paspēja nolikt labeni un izglāba komandu no vārtu zaudējuma. Svarīgi arī redzēt atkārtojumu, kur Emīls izgrūž savu komandas biedru un pasaka: Pūdža, piedod, bet man ir jāglāb pasauli. Un to viņš arī izdara. Un topa 1. vieta. Kā redzam, netik sekmīgi pasauli izglābt izdevās numuram 3 no Pingvīniem, kurš mēģināja pasauli izglābt nevis vienu, bet vesels 2 reizes. Vladimirs Kurņēvs no komandas Vairoks piesliboja, apstājās, paskatījās un iešķēla tālajā devītniekā, tādējādi parādot, kurš ir spēles varonis. Ļoti svarīgi piebilst, ka Vladimirs svinot parādīja visām fanēm tribīnēs, ka ir precēts vīrietis. Kristofers Fišers apzog pretinieku, iziet 2-1 ar Zigmundu Šteinu, metīs pa vārtiem, tomēr atdod piespēles tālu stabu un vārtu. Es domāju, ka Kristofers Fišers nomānīja ne tikai visus, kuri atradās uz laukumu, bet arī visus Akropola Rīgas viesus. 2. vieta, Vikingi 2. Nauris Dančs ieiet zonā, atdod piespēli Elvijam Valdusam, kurš iet uz vārtiem un atdod piespēles tālu uz stabu uz tukšiem vārtiem Kristaram Saknam. Kas par izspēli? Kristers pasakās saviem mājas biedriem. Negribās Kristaru apbēdināt, bet Kristar, diemžēl, paldies, makā neieliks. Numurs 97 Valters Pavlovičs iziet 1-1 ar aizsargu, apadā aizsargu iepat tālo metiens nesnāk, bet vēziens gan sanāk, kas par vārtiem beisbolu cienīgi vārti. Atkārtojumā pat vārtsargs nesaprot, kas tikko notika. Jurijs Kulikovs iet aiz vārtiem, līdīs uz vārtiem, tomēr griež metiens tuvajā devītniekā. Uj. Šie vārti komentārus neprasa. Jurijs Kulikovs MVP un filmētājs arī MVP par tādu pozīcijas izvēli. 2. vieta, komandas Sadolin Jānis Pabērs izskrien 1-1 ar aizsargu, apspēlē aizsargu ļoti skaisti un ieraida rīpu kreisajā augšējā stūrī, kas par profesionāļu cienīgiem vārtiem. Skatāmies vēlreiz atkārtojumu. Ļoti skaisti apspēlē. Aizsūtīja aizsargu pēc zemenēm un ieraidīja rīpu kreisajā augšējā stūrī. Molto Reinis Kondrots. Spēles rezultāts 4-3 pēdējā minūte. Pretinieki met pa vārtiem tukšu vārti un Kondrots, kas par atvairījumu. Kondrots pretiniekiem pasaka: sorry čaļi, es negribu nekādu papildlaiku, gribu iedzert tāleņu un braukt mājās.
komanda Vikingi, Edgars Upenieks savāc ripu pa vidu, iet apkārt pa tālo, griež iekšā un iemet vārdus. Edži tiešām izmanto mātes dabas dotās priekšrocības, jeb savu augumu. Kad tāds tanks iet, tad viņu ir grūti apstādināt. Edvards Paplavskis, pretinieki iziet 2-1 un kas par atvairījumu. Edvards parāda, ka viņam ar cirkšķiem ir viss kārtībā, varam redzēt mazo špagatiņu un rezultāts paliek 1-1. Pirmā vieta komanda Rotas Melior celtnieks. Spēlētājs un numuru 44 Markus Druka parāda izcilu individuālo meistarību un ieliek tālajā labajā stūrī. Kādreiz es skatījos Ovečkina labākos spēles momentus un mācījos. Tagad es to varu darīt, skatoties entuziastu hokeja līgu. Komanda Produs Black Magic. Skaisti izspēle. Artis Ķergals atrod Markus Jakušonu, kurš iemet ripu labajā augšējā devītniekā. Skaisti izspēle, skaisti vārti. Svarīgi piebilst, ka šie vārti tika gūti mazākumā. Tas ir ok, kad es esmu vairākumā, man arī aizsardzībā netiek spēlēt. Komanda Rūre, spēlētājs numur 3 Viesturs Velš, ieslēdz kājas, parāda savu ātrumu, iziet 1-0 un metiens tuvajā 9. Ļoti skaisti vārti. Vārtsargs zaudēja gan vārtus, gan savu pudeli. Domāju, ka redzēsim Viesturu vienā no augstākajām līgām drīz. Un pirmā vieta komanda 3S. Ingurs Dvīnis, kurš spēlē ar savu mīļākā spēlētāja numuru, uzmet uz vārtiem, un Ričards Lejnieks pielabo gan starp savām kājām, gan arī vārtsarga. Dultais Gamaks, pirmā vieta. Un noslēdzam mēs šo topu ar E3 divīziju. Trešā vieta komanda Unimars. Marts Kumpiņš dabū labu piespēli no komandas biedra, iziet 1-1, aizsūta vārtsargu pēc sēnēm un ieraida ripu tukšos vārtos. Var redzēt, ka Marts ir skatījies manus highlights un mācījies. Malacis, tā turpināt. Otrā vieta komanda Krause Talsi. Šo izspēli mēs saucam par tic-tac-toe. Vienā pieskārienā piespēle. Vienīgais pirmā piespēle sākās no pretinieku spēlētāja, kas ir nedaudz dīvaini, bet varbūt viņi ir čomi un šo jau bija izplānojuši. Vārti Danam Sedleram un skaisti piespēle Ritvaram Reimanim. Un beidzot esam galā. E3 divīzija pirmā vieta Garkalns Patrioti 2. Spēlētājs numur 96 Tamerlans Ļonovs iziet 1-1 ar aizsargu un uzmet zem aizsarga tuvajā 9. Tamerlans ielec fanos, varam redzēt visi fani sajūsmā lauž krēslus, kas pa vārtiem E3 divīzija pirmā vieta.